Zināšanas, grāmatas, bibliotēka un mūsdienās arī dators ir savstarpēji ļoti cieši saistītas lietas. Līdz ar to ikviena cilvēka dzīvē, un it īpaši studentu ikdienā, nepieciešams un svarīgas. Tādēļ vēl jo lielāks prieks un gandarījums bija lasāms Rīgas Tehniskās universitātes vadības un studentu acīs, kad 10. oktobrī pēc pārbūves savas durvis visiem interesantiem vēra Zinātniskās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa. Mēs pašreiz universitātē svinām vairākus svētkus. 50 gadu atzīmēšana 1. septembrī mācības sāk atkal Rīgas Politehniskais institūts. Kopš 19. gada visas inženieru fakultātes bija integrētas Latvijas universitātē, un ar 58. gadu mēs atkal kļuvām neatkarīgi. Un pavisam drīz, ja tur mēs pārcēlamies nedaudz vairāk kā 1000 dienas nodaļas un apmēram 1500 vakar nodaļas studenti, tad jau pēc 4 gadiem mēs bijām lielākā augstskola Latvijā, un 70. gadu vidū mēs bijām lielākā augstskola Baltijas valstīs. Un arī tagad ar 17 000 studentiem mēs esam neapšaubām viena no līderiem inženieru izglītībā Baltijā. Katrai augstskolai, katrai universitātei bibliotēka tā ir viņas sirds, jo no šeit atrodas visas tās tā lielā informācija bagāža, ko cilvēks ir uzkrājusi pirms tam un ko jaunie studenti var lietot. Un ir patīkami, ka bibliotēka ir veikusi ļoti labu reorganizācijas darbu, pieslēdzot šeit daudzas jaunas iespējas. Kā jau minēja rektors, bibliotēka ir ikvienas mācību iestādes sirds. Tādēļ būtu liederīgi uzzināt, kādas jaunas funkcijas tās apmeklētājiem tiks piedāvātas, kas iespējams vēl vairāk uzlabos studentu vēlmi šeit iegriezties. Šodien mums ir svētki, jo mums pēc rekonstrukcijas tiek atvērta jauna lasītava, kura vienā vietā mūsu lasītājiem sniedz visus iespējamos pakalpojumus, pieeja visiem dokumentiem, kur lasītājiem nav jāsteigā pa dažādām zālēm. Šeit ir arī jaunas mēbeles, ir jauna, skaista, moderna vide, kur lasītāji var strādāt ar saviem datoriem, ar bibliotekas datoriem. Mūsu bibliotekas elektroniskais katalogs ir redzams jebkurā vietā internetā, un bibliotekā reģistrētiem lasītājiem ir iespējas redzēt šo katalogu un rezervēt grāmatas attālināt arī no mājas. Citu augstskolu studenti nav juridiski saistīti ar mūsu Tehnisko universitāti un biblioteku. Mēs viņiem grāmatas uz māju neizsniedzam, bet viņi var nākt izmantot mūsu lasītavu, lasīt uz vietas un arī kopēt atsevišķu grāmatu daļas un dokumentus. Pēdējā gadā mēs ļoti daudz saņemam jaunu grāmatu, kuras mēs pērkam par mums piešķirtiem līdzekļiem no budžeta, un arī ļoti daudz mūsu pasniedzēji, kur izdod grāmatas, arī ļoti daudz dāvina grāmatu bibliotekai. Un mūsu fonds ir ievērojami palielinājies un tiešām ar ļoti labām grāmatām. Nepārtrauktā attīstība un pilnveida, kā arī pieredzes apmaiņa ar dažādām sadraudzības universitātēm visā pasaulē sekmē Rīgas Tehniskās universitātes izaugsmi un garantē tās absolventiem arī panākumus pēc tam. RTU misija ir nodrošināt, lai visas tās sistēmas, kas mums apkārt ir, gan, kad jūs no rīta pieceļaties, ieslēdzēt elektrību, lai tā darbojās un ir uguns, lai no ķeguma spēkstacijas tā elektrība tiek līdz jūsu dzīvoklim, lai jūs atgriežot ūdenskrānu, just, ka tur ūdens tek un no kurienes viņš nāk, kas viņa atkarīja, kas to nodrošina. Lai māja, kurā jūs dzīvojat un jums būtu droši, kas viņa rēķina viss, lai televizors strādāt, lai mobīlais telefons strādāt, un tās ir visas inženieru izstrādes. Un tieši tāpēc es aicinu ļoti daudz jaunos cilvēkus, kas gudro un domā, ko darīt tālāk nākotnē. Nākiet uz inženieru studijām. Tās būs studijas, kas ir vienmēr vajadzīgas. Tas ir tāpatās kā, teiksim, ēdiens. Ēdiens vienmēr būs vajadzīgs cilvēkiem. Cilvēki neiemācīsies dzīvot bez ēdiena. Tāpatās mēs esam modernajā laikā, un mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kas saprot, kā lietas virzīt uz priekšu, lai mēs būtu jaunākajās tehnoloģijās, jaunākajās sistēmās, un mēs dzīvotu labāk un laimīgāk. Man ir tiešām patiesi prieks sveikt visus RTU lielā dižā kolektīva locekļus ar mūsu 146. jubileju, ar 50 gadiem kopš ir atjaunots Rīgas Politehniskais institūts un ar visu to, ko mēs esam līdz šim sasnieguši.